Man šķiet, ka šodien bija bezgalīga darba diena, kas vispār nekad nebeidzās. Tagad man vajag aiziet uz veikalu, nopirkt kaut kādu cienastu. Mēs sarunājam, ka es atnesīšu rītdien uz darbu salātus, tāpēc, ka man būs vārda diena. Gan lūdzu 4. gaļas salātus. Yes. Brīnumainā kārtā šodien Saša atnāca uz darbu. Uz darbu, jā. Brīnumainā kārtā Saša šodien atnāca uz mājām ātrāk un sataisīja pārsteigumu, sagatavoja pīcu. Mēs ēdīsim pīcu, dzersim kolu, Pepsi kolu. Skatīsimies Nelūgtos viesus. Mēs jau skatāmies 2. reizi, mums ļoti patīk, tas ir mūsu viens no mīļākajiem seriāliem. Kāds ir Kovaļova labākais seriāls? Nu labi, mēs vēl nenoskatījāmies Ķilniekus līdz galam. Nē, Nelūgtie viesi ir vislabākais. Es tev neesmu zem tupeles. Šonedēļ es netaisīju tādu ģenerālo dzīvokļu tīrīšanu, tāpēc pacentīšos tagad vakarā kaut ko tā pamazām sataisīt. Es novilku līdz pēdējiem, tagad jau ir 9, 10. Un es visu šo laiku sēdēju TikTokā. Atrodiet tev. Man šodien darbā bija tāda sajūta, ka es visu dienu smirdēju, un es reāli visu to laiku domāju, ka es atnākšu mājās un nomazgāšos. Man bija šāds testerītis, un es domāju, ka tas ir kaut kāds serums. Es vairs nelasu nekādas blēņas, un tagad lasu nopietnu literatūru. Starp citu, mans bakalaura darbs ir daļēji tā kā arī par narcismu. Man nepatīk, un es gribu atkal lasīt Hit Rivalry.